vēl, lai nosauc milestones angliski, kaut kādi. Pavērsiena punkti tavā dzīvē, es teiktu. Piemēram, kad tev paliek cilvēkam 18 gadu, tad tu uzreiz vienā brīdī drīksti darīt visu, gandrīz visu to, ko līdz šim nedrīkstēji. Ļoti daudz ko. Viena no tādām, man liekas, ko jaunieši gaida, vismaz tie, kuriem ir kaut kāda interese par automašīnām, to mirkli, kad viņi varēs dabūt autovadītāja apliecību. Jā. Bet mums saldinieki ziņo, sveiciens saldiniekiem, ka viņuprāt iespējams to vecuma slieksni vajadzētu pabīdīt uz priekšu. Viņi saka, ka varbūt 18 gados vēl tas tiesības nevajag. Kalnsētas ielas daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji, atsākoties jaunajam mācību gadam, ir izmisumā. Saldus tehnikuma skolēnu dēļ vietējie baidās iziet uz ielas. Mašīnas ir bērniem jaudīgs, ļoti jaudīgs iepirkts. Viņi gāž, tā, ka ir melni dūmi. Cik es varu, es parasti cenšos vai pafilmēt, vai kaut ko tādu, Pēdējā laikā ir variants, ka viņi to redzot, viņi vienkārši met apkārt mašīnas un nesās man virsū, nevis ar mašīnu, viņi te nomet, un tādi teviņi, viņi nāk virsū. Es redzēju, kā jūs skrienat starp to skolu par diviem šitiem te ātrumu. Bildē. Un jums vēl nav kauna, šitas viss tiek nodot policijai. Paldies. Lūdzu policijai, jums nav kādu pierādījuma, kāda ātruma es tas nekas. Un es braucu brīdes. Bērnu Ineses acu priekšā esot nobraukti vairāki kaķi, tā skaitā arī viņas četrkājainais mīlulis. Tāpat uzbrauc arī kādai seniorei. Vietējie novērojuši, ka jaunieši starpbrīžos starp stundām steidz uz mašīnām, lai iztrakotos. Tas ir tikai viens grupējums. Tie ir daži atsevišķi gan no audzēkņiem, tad mums augšā ir ražotne, tur viņi ir ārkārtīgi traki. Viņi nāk, arī ir sapirkts, viņiem ir labas jaudīgas mašīnas, viņi nāk, tā kā rulli, Teiksim, šeit mašīnas stāv, cilvēkiem ir bailes braukt ārā, jo tas ātrums viņiem ir tik milzīgs, ka, nenoreaģēs, tikai izstūms mašīnu ārā, viņš būs iekšā, bet vainīgs tad būs tas, kas to mašīnu izstūm, Iedzīvotāji jau kopš 2021. gada mēģinājuši saukt palīgā pašvaldību. Saldinieki tikuši sadzirdēti un krustojumā uzlikt ātruma slāpētājus, bet tāpat satiksmes izmaiņas neaptur pārgalvīgos autovadītājus. Tad, kad viņi uzlika, mēs visi tā nevaram saprast, mums raudāt vai smieties, Pirmkārt, viņš ir ļoti plakans, un otrkārt, viņš ir 90 grādu līkumā, kas tāpat jau slāpēt ātrumu. Salika zīmes, tas neko absolūti nedod, visi ņird sejā pa tām zīmēm. Rēts pilnīgi. Tas nav normāli. Bet bērni visi skraida un... Nav labi. Kuros brīžos visvairāk ir? Tad, kad sāk mācīties. Svētdien, tad ir tāds mierīgs, tu visu laiku kaut kur aizbraukums par mājām, kur būtu pārsvarā kad sāk skolu. Arī tehnikuma audzēkņi piekrīt, ka skolas biedri mēdzot neievērot noteikumus, taču nezinot, kuri tie ir. Policija te izbraukā, bet neesmu redzējis, ka tagad kāds tā baigi braukāt, bet ir reizēm, kad vēl dzirdēt, kad puiši uzsvier. Ko es varu pateikt, tādi mūsu paudzes, diemžēl cilvēki ir dažādi. Dažiem nav sirds, dažiem ir, tādi mēs esam. Tehnikuma direktore norāda, ka esot ar audzēkņiem runāts, taču kameras priekšā viņa atsakās runāt. Nē, es nevēlos. Kamēr es neesmu noskaidrojis, kas tur tas ir tāds. Pašvaldības policija atklāja, ka ar 3 autovadītājiem veiktas pārunas. Pērn vairāki pārgalvīgi šoferi esot jau sodīti, šogad gan vēl neviens. Tieši mūsu acu priekšā policisti uzstāda pārvietojumās novērošanas kameras, lai pieķertu agresīvus autovadītājus. Tā kā pašvaldības policija ātruma kontroli neveic,
Saeima par to lēma tikai jūlija mēnesī, un loģiski mēs budžetā neesam iekļaujuši līdzekļus, lai varētu veikt šo te ātrumu kontroli. Tā ir vairāk valsts policijas kompetence, mēs esam arī informējuši valsts policiju par šo te problēmu. Ja? Viens no šiem te elementiem, kas varētu palīdzēt veikt šo te uzraudzību, noteikti nākošā gada budžetā arī iekļausim ātruma radara iegādi pašvaldības policijai. Policisti lūdz iedzīvotājus turpināt ar viņiem sadarboties un filmēt ātrumu pārkāpējus. Diana Urbāne, Gatis Gļievskis, Vesta no Saldus. Mēs sazinājāmies arī ar valsts policiju. Viņi saka, ka viņi, protams, reaģējot tad tiklīdz kā iedzīvotāji ziņo, arī patrulējot laiku pa laikam pēc šiem ziņojumiem, bet, tad, kad viņi tur patrulē, tad visi braucot tā kā jēriņi un nesot pārkāpumi, kas ir saistīti ar atļautā ātrumu pārsniegšanu šajā konkrētajā vietā. Esot gan pārbaužu laikā bijuši pārkāpumi, kas ir saistīti ar automašīnu tehnisko stāvokli, un par tiem ir uzsākt administratīvo pārkāpumu procesi. Bet, iespējams, tad, kad tur tiešām pastiprinātāk pievērsīs uzmanību šim ceļu posmam, tad tur paliks rāmāk. Es zinu to vietu, un es vispār brīnos, kur tur var ienākt prātā nesties, jo tie 30, tas ātruma ierobežojums, tas nav tāpat vien uzlikts, jo tur ir tāds gana šaurs un puslīgs. Bet tur jau ir tas mors tieši tur. Tieši tā saskatās ātras un žēlstības un attiec uzīt.